Čehijā senioru skolu jeb trešās paaudzes universitāšu fenomenu pazīst jau vairāk kā 30 gadus. Kā apgalvo Čehijas trešās paaudzes universitāšu asociācijas vadītājs Vladimirs Janičeks, Čehijā ik viens zina, ko nozīmē trešās paaudzes universitāte. Pirmās programmas senioriem, ko veidoja pie universitātēm, iekļāva lekcijas humanitārajā zinātnēs un mākslā. Mūsdienās teju katrā valsts augstskolā un arī privātajās augstskolās tiek veidotas programmas senioriem, piedāvājot daudzveidīgu saturu – māksla, dzimtes koka veidošana, biškopība, visdažādākās vēstures tēmas, dārzkopība un citas. I haven't done only this painting, but I also studied Shakespeare. And I find it very positive and gave me the positive energy. Eiženija universitātē mācās jau aptuveni 10 gadus. Šobrīd viņa apmeklē mākslas nodarbības, bet iepriekš ir studējusi arī Šekspīra darbus. Eiženija saka, ka universitātes apmeklējums dod pozitīvu enerģiju un ļauj atpūsties. Viņa joprojām strādā puslodes darbu, taču mācības ir kļuvušas par neatņemamu viņas dzīves sastāvdaļu. When I go to retire, yes, I recognize that there is the space to do something else, and I know that. Arī Dašai šīs nodarbības ir īpašas. Viņa saka, man ir daudz mazbērnu un mājas darbu, bet šeit ir mans laiks, tikai man un gleznošanai. Universitāte palīdz izvairīties no vientulības pēc darba gaitu beigšanas. Eiženija uzsver, ka ir svarīgi būt starp cilvēkiem ar kopīgām interesēm un atrast jaunus draugus. Līdztekus universitātēm par senioru izglītību rūpējas arī biedrības, piedāvājot fiziskās aktivitātes, kognitīvo treniņu, radošās un psiholoģijas nodarbības, kā arī citus projektus ar mērķi veicināt senioru labklājību. Biedrības nav iekļautas trešās paaudzes universitāšu tīklā. Tās veido sadarbību ar pašvaldībām, aktīvi piesaista projektu finansējumu un veicina brīvprātīgā darba kustību. Čehijas senioru pieredze rāda, ir lieliski būt aktīvam un iemācīties kaut ko jaunu jebkurā vecumā. Galvenais ir nebaidīties un iziet no mājām.